Sveiki, dārgie brāļi un māsas! Man tāds lūgums jums ir šobrīd, jo mēs nedaudz esam iesprūduši ar svētdienas skolas telpu. Kā jūs redzat, šeit ir viss jau izremontēts, sienas ir nokrāsotas, gaismas pieliktas. Šeit arī ir radiatori nokrāsot, var apstīties arī ieeja ļoti pārkrāsot, saremontēts. Kas mums ir vienīgi palicis nepabeigts, jo kādu laiku nevaram savākt finanses, tātad mums ir vajadzīgs mēbeles. Ja jums gadījumā pašiem ir mēbeles, varbūt jums ir kaut kas jauns, svaigs, kaut kas, kas noderēts svētdienas skolā bērniem, tad jūs varat rakstīt man Facebookā, vai arī būs piestiprināts telefona numurs pie šī posta, kur jūs varat zvanīt un piedāvāt tas, kas jums ir, ko jūs vēlētos, varbūt ziedot kādas labas mēbeles. Es gribētu, lai tās būtu tiešām labas mēbeles, lai bērniem būtu ērti, lai tas kalpotu par svētību mūsu nākamajai paudzei. Un, protams, es aicinu ziedot uz aptuveni, es domāju, vajadzīgi 2000 eiro, lai iekārtot šo telpu tādā veidā, lai būtu viss nepieciešamais, krēsli, galdi, skapi, kaut kāda mīkstās mēbeles un tam līdzīgas lietas. Tāpēc, ja jums ir sirdī, un es arī ļoti lūdzu, ka jūs atbalstītu šo, lai mēs beidzot pabeidzam šo telpu un viņam beidzot sāktu kalpot un funkcionēt, mūsu bērni varētu šeit nākt mācīties vai pavadīt vienkārši laiku, lai šī telpa varētu sākt tikt izmantot. Tāpēc, ja jums ir sirdī atbalstīt bērnu kalpošanu, tad būs pie šī video piestiprināts arī veids, kā var ziedot. Ja jums ir kaut kādi, vēlreiz atkārtoju, ja jums ir kaut kādas mēbeles vai kaut kas labs, tad, kas noderētu, kā jums vēl šajā telpā, tad arī rakstiet uz telefonu numuru, kas būs norādīts, vai arī Messengerī, Facebook jūs varat to rakstīt un piedāvāt, parādīt, kas jums ir. Tāpēc, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un Dievs bagātīgi svētī tos, kas svētī Dievu namu, un es ticu, ka mēs kopā varam paveikt šo telpu piekārtot, un viņi būs par svētību mūsu bērniem. Lai Dievs žēlastība ir kopā ar mums visiem. Amen.